Šodien šeit notika paraugu demonstrējumi jaunam ugunsdzēsības līdzeklim, Verdis ugunsdzēšamajam aparātam, kas ir paredzēts litija-jonu bateriju ugunsgrēku dzēšanai. Gribējām parādīt nozares profesionāļiem, nozares ekspertiem praktiski ar paraugu demonstrējumiem, aizdzenot šīs baterijas, kāds šis līdzeklis strādā, kāda ir tā viela, kas nāk ārā salīdzinājumā ar pulveri, kas notiek pēc tam, un vienkārši aktualizēt šo diskusiju kā tādu, jo šobrīd sabiedrībā par to nav daudz runāts, un mūsu pienākums ir celt šo aktualitāti. Mēs redzam pēc statistikas, ka šo ugunsgrēku īpatsvars palielinās. Daudzas valstis to pēta, un tā satraucošā statistika ir, ka ik gadu var teikt, ka ar kārtu palielinās ugunsgrēku skaits, kuri ir izcēlušies dēļ šīm litija-jonu bateriju pārkaršanas vai bojājumiem. Un arī sadzīvē mums arvien vairāk parādās šīs iekārtas, kurās ir šīs litija-jonu baterijas, telefoni, datori, vienriteņi, skūteri, e-baiki. Gan statistika, gan prakse Latvijā un pasaulē rāda, ka tā ir aktuāla tēma un mums jādomā gan par prevenciju, gan arī par dzēšanu, ja tā situācija ir tāda, ka vajag dzēst. Ja esam apmācīti dzēst, tad svarīgi ir saprast, ka tas ir šī cita tipa ugunsgrēks. Ja degs kaut kāda lapu kaudze, atkritumu tvērtne, urna, uguns attīstās pakāpeniski. Un, tas ir prognozējams salīdzinošs ugunsgrēks. Kādi ir litieši šie ugunsgrēki? Tur no sākuma ir liela šī dūma izlāde, gāzes eksplozija. Viņi ir bīstamāki un nezinot, es pat viņus drīzāk neieteiktu dzēst. Bet, ja mēs esam apmācīti, izgājuši instruktāžas, praktiskās nodarbības ar ugunsdzēšamo aparātu pielietošanu, tad noteikti esat gatavi to darīt. Bet vēlreiz atgādināšu, pats svarīgākais ir mūsu dzīvība un veselība. Tā kā, ja neesam pārliecināti, spiežam 112 un evakuējamies.